Nu ko, gladiators gatavs. Sapakots. Nāk arī Benita. Viens no kārtiem sestdienas rītiem, kur vajadzētu aizbraukt. Pamakšķerēt. Nu, pastīsimies. Pastīsimies, kā mums ies. Ko mēs saķersim, vai mēs saķersim. Baigi esam nogribējušies pēc makšķerēšanas, tāpēc nebūksim garumā. Braucam uz ezeru. Tā, iebraucām. Ūdens. Paši redzat, tāds duļs. Tā kā mums pēc pēdējās makšķerēšanas reizes šī ezerā ir pamainījušās krāsu, domas, ideoloģijas un uz ko ir ķēries, tad ir atseps. Tad mēs ar Benitu šodien sākam ar abām krāsām, kas mums ir bijušas. Benita ir Benits super toksiski dzeltenā sava mura. Un es tad paņemšu visu to pelēcīgi balto, pelēcīgi sudraboto, ar ko mums nostrādāja pagājušo reizi, ko jau parādīt mums abi divi. Dzeltenais un pelēkais. Jā, vizuāli pirmos iznācienus mēs redzējām. Tāpēc mēs arī šeit piestājām, jo pirmā līdaka jau tā kā izlec un viss ir ok. Tagad tik ir jāsaprot, uz ko viņi ņems un šī ezerā cikos viņi ņems. To mēs mēģināsim noskaidrot. Būs kaut kas interesants, mēs jums parādīsim. Tikko gribējām pārbraukt. Redzēji? Jā. Paspēja redzēt? Jā. Un aizmuka. Un acis ir ārā. Maziņ bija, bet nu jā, redz, vot labi. Rīt pirmā uz savu muru, bet āķis ir laukā. Viss labi, nu neko. Rīt pirmā ir, bet nu es jau teicu Benitē, ka šitā būs tā savu muru, ko tagad pirmā zivs mēs iznīcināsim, ja viņi ir pilnīgi jau lupatās. Viņi ir... Nu, mēt, es domāju, var mēģināt. Iespējams, ka viņās gumijas turēja. Paskatīsimies, varbūt paņems vēlreiz. Šī ezerā zivis mēdz arī laivā nonākt divreiz pēc kārtas. Viņām šitas joks te patīk. Pagājušreiz bija tā, ka 70. viņa nomērījās, atlaidām. Un čiriz viena metiena viņa bija apakaļ laivā iekšā. Tā, tādā vietā, pirmajā vietiņā mums iznāciena vairāk nebija. Paskrēja Benitai gandrīz izdevās un man paskrēja pakaļ. Tas bija arī viss. Atradām nākošo līcīti. Ļoti skaists līcīts. Liepīts tur, zālīts tur. Var nostāties smuki tik visam pakaļ. Pamēģināsim. Jā, irā. Jā. Nav liela, bet ir. Pirmais zīmuls. Pirmais zīmulītis. Ritīgs zīmuļausks. Nu šis uzreiz ies apakaļ. Es pat viņu nav jēga mērīt. Tā, padodam bišķiņ tuvāk. Dievs, kāds mazavīs. Nu, jā, uz šito. Kur tu man palikies? Tā. Nu, ne, pirmais ir. Tā. Tur vairāk nekas. Jau ņemam jaunu točku priekšā. Kaut kā tā, man ne? Šī pat vēl īsmā nav mūsu tāda pamatvieta. Tas ir tāds pa ceļam, ko mēs uz mūsu vietām, ko mēs pieķeram, bet zīmulīts bija, kaut kāds sitiens vēl bija. Bet jā, principā viss normālā izmēra mums ir tālāk, kur mēs brauksim. Man nekas pagaidām neesam mānījuši. Mainījuši. Es vienīgais Benitai uztaisīšu viņu bišķiņu savā šā paša izmēra, tikai bišķiņu savādāk. Un gribās viņai bišķi lielākā āķi te zītiņai. Lai, kā tad bija, naverņiekā droši
pastīsimies, kas notiks, jā. Bet tā smagums ir labs, viņš lidos labi, ja? Jā. Es gribēju to pārlikt. Basara? Arvija Basara! Tā kā apmēram tā kā Pokemons izvēlās. Basara, es izvēlos tevi. Kaut kur uzreiz šajā te, kaut kur Rīgā ir viens ārus, kam uzreiz tāda laba ap sirdi paliek. Katreiz kā kāds uzliek viņa krāsojumu Basara, tā viņš reiz tās. Arvi, nedusmojies. Pats tu manīs atsūtīji. Tagad es atdzīvo to. Mums jau tie ezeri ir tāds, sapratām to, ka upes ir tāds diezgan tāls jēdziens mums. Vai no mums ļoti jāmācās izprast un saprast upes. Jo ar ezeriem mēs esam tā kā bišķiņ vieglāk. Sevišķi tad, kad priekš sevī brīvā laikā, kad mēs makšķeriem. Tā kā paskatīsim. Šis ezers ir gan īsti, ka mājas ezers skaitās vai kaut kas tam līdzīgs. Un arī īsumā mēs ja tā godīgi makšķerējam tikai vienā taisnītē. Vispār pat neiespringstot uz citām vietām. Gan jau, ka ja mēs vēl pamēģinātu Zandarta bedres vai Zandarta salu. Nu tā nopietnāk jau pieiet, nu, ar pareizu domu, ar ideoloģiju. Nevis vienkārši tā pieskriet. Arī var būt tās, kad arī pie Zandartiem mēs klasikā te mācētu beidzot tikt kaut kā. Nevis tikai ar mārķus laivā. Kur ir tas Basara pārlikt? Tā, labi. Nu, vot jā, es gribu pēc tam uz savu muru uzlikt arī šitādu āķi. Jo bišķiņ man liekas, ka man ir lielais āķi. Jā, un šī ir Arvija Basara. Es biju 90. 94. biju tieši uz šitās te Basaras. Tieši šitādā izpildījumā. Ar lapiņu klāt, LJ sviniņš. Benitā izskiet. Un to, ko es gribu Benitā izdarīt, tos tev atstāšu, bet es paņemšu vienu no tavām vecajām zaļajām gumijām un es gribu uzlikt krietni lielāku. Viņš pamaziņ bišķiņ ir, nu viņš pa tievu. Man gribētos, lai viņš vairāk iznāk ārā no gumijas, tad, kad viņi saspiež un tad, kad viņi noķer. Lai zivs ātrāk vienkāršāk uzķerās. Un tāpēc man līdzā BKK āķi vienkārši man bija samainījis. Vēl nebija vajadzība. Ja parasti jau tā kā liks jauno zivtiņu kaut kādu, tad mēs viņu mainām. Bet tagad uzliksim uz esošās zivtiņas. Šī jau tāda arī, saka, vajadzētu vienu zivu noķert un šo gumiju izmest ārā, jo viņa šī jau ir pieredzējusi daudz līdakas. Te ir ļoti... Šī nopelniem bagātā sava mūra. Starp citu par savu mūrām runājot, man sava mūru, mēs vispār nekad bez viņu neskatījāmies. Mēs pagājuši tikai viņu sākām. Un tad nopelniem bagātais, daudziem zināmais Viktor Onkuls pastāstīja kaut ko bišķi vairāk par zāļu makšķerēšanu, kurā tad bija stāsts par savu mūru. Un stāsts par savu mūru izrādījās Benitai diezgan liels veiksmes stāsts. Un tā kaut kā mēs esam, vai Benita pareizāk sakot, ir iegājušies uz savu mūrām. Nu, redzam, tagad ir atšķirība redzēt. Līdāk, ja ņems, tad viņa paņems, viņa iznāk āķis ārā šitik daudz. Bļoda. Vai arī, ja viņa saplēsīs Basāru, bet ja viņa ņems, tad viņai lūk ir atšķirība. Un tad cik āķis iznāk.
Jā, bet tas ir jā, asarīts. Nu, uz rotiņu. Oh, pasties! Bars? Vēl viens nāca līdzi. Lielākais paņem. 5 gabali tur bija. Jā. Nu, Mums vajag šitādi? vajag dzīvo. Nu ko, nākamais līcīts. Aizbraucam mēs stūri. Un šitā parasti mūsu taisnība. Ar visādiem līcīšiem un tā tālāk mēs viņu pa Klondaiku saucam, bet tas ir kā kur reizi Klondaiku. Jā, tad tagad varam atkal sākt visu no sākuma. Ko tu nevēs? Kaut kāda reņģi. Vai šito vai reņģi? Oho, šito. Līdzīgs krāsas. Nāni. Ipā tas sarīša nav. Pabrauksim tālāk. Tā, pārbraucām uz jaunu točku. Un mums ir dzīves. Es gribu teikt, ka mājas. Nu, nē, viņš vesel peldēs tālāk. Tur apmēriņš. Tā. Kur mums ir? Ka mums ir? Ai, tu gribi paskraidīties, jā? Nu, tāds mums ir. Tā, vai kopieši ir tā kāpiņš? Kā vajagās vecīt no tā? Jap. Iedos man lūdzu. Man ir. Neredz. Un tā tumšā krāsa. Tumšā krāsa? Nu, kurzems hacels. Nu, ko ja pamakšķerēs, tad ir jāuzēd. Labi aptīt visiem. Kā tā bez gurķī? Nu, tā. Kafīņa, neizbēdzeris. Balīta. Te kaut kas bija. Bet tā, mēs taču runājam par to, ka šī ezerā nav bijuši lecieni pakaļ. Un tieši tagad bija. Vai tā ir dzīvs? Laba? Tieši metienā. Es redzu? Vēl pietiņ. Un tādā kādiņa. Un šī jau ir nekāds apmēriņš šis nav. Te tu var gan izlikt rullīti. Rullītis tev pietiņ. Tā, lai neapkrīt. Labi. Nē, bulets. Pirmo reizi būs tas uz Uz bulets pirmo reizi, jā. uz haizivīti. Vesti uz haizivīti. Kā tu prom? Man viņš pēc haizivītes izskatās. Nu ko? Man nekāds simts neko nevajag. Tu fočēsies pēc tam? Tad ņem, tu uzlauc simtiņus, nofočējies, vai arī bildīt ir. Tad, kad nosties tu? Nu, redz, smuka. Redz, man sasāk iešu ir. Vēl bišķīt uz priekšu. 62. 62. Tā dieva un dēlīgs slēdz. Pasties, kad smuka. Dēlītis taisīs arī? 62. Tā, tu lidās. Uzliet roku virsū uz acim.
Uztaisīsim arī bildīt priekš. Paldies, nepalaist. Vai sientīšu tajā, jā? Nē, nu, sākumā Cel. Benītājas 62. Nu, tad var teikt, ņemt augšā. Tā, foto. Pēc apkārt tagad nolik. O, nu šmuki. Slēdz tīpiņā. Lai, pagad. Benīts vēl 62. un viņš apakaļ tikniņā. Nu smuki, malacīts, apsveic, Benīt. Vajag. Trāpi, jāiet malā. Nu, tā Ir! Vai Ej, ir! Ej, ir! Būs labs, jā? Ir kamera. Es gribētu teikt, ka jā, paldies Dievam, ir. Šeit, ka viņa aizvest. Tā nav mūsu draudzene. Bet labi. Tu domā, draudzene 90? Jā. Tās tikai tev trāpās, jā? Viņa ir. Nu, es gribētu teikt, ka viņa arī liela ir. Ir labi. Ai, kas pa kotleta būs? Jā. Būs kotleta. Wow. Nu šī tādas, nezinu, kā varēs nokrēt. Bet tas nestraucies, viss kārtībā. Tā. Tu dusmīgais, jā. Tev izstrandī. Oh. Trāp divu kadrā netrāpat. 64. Nu, bet šī viņa ir par stābildīt. Redzi, stābildīt. Stāta pārēja uz bildīti. Atsaļā. Nu, skaisti. Jā. Ko es pateicu? Skaisti. Tā, Benītai zivs. Es kamēr ieslēdzu kameru, kamēr viss izdarīju. Tikmēr zivs aizgāja. Tikai ķer lūdzu atkal ātrāk. Man jau ir viss kārtībā. Es esmu gatavs, necelšot, zemāšu. Lai viņi zem ūdens iet. Un tad pašās beigās nevalcēšos, pat iesmēšu. Šīdi kā pavēni? Ļoti iespējams. Bet es gribētu teikt, kad ir... Nebūs, ne? Nu, man liekas, kad ir... Nu, gan rīz, bet nu ir normāli saplosīts bulets. Bulets ir lupatās šodien. Viss ir sakosts, augš, priekš. Tā, te man pat nevajadzēs cimdus. 42 centimetri. Šis iet atpakaļ. Beidz. Ai, zālēs ietinās un aizgāja, ne? Oi, tā sāja. Apgāja tam sāja kušķim riņķī un viss, bet bija laba. Nu, galvenais, mēs tur bija metis jau 2-3 reizes iekšā piemt. Tieši, vot šitien. Jā. Jā? Nu, tikai bez, nu, ne tik tālu. Nu, re, vot šitien, reku tajā zāja kušķi aptinās. Viss. Ir, nē, te ir zāles apakš. Jā, te ir. O,
vai tagad neiepinīs akalēkā. Tajās pašās. Tev ir jāpiecērt. Tev tas āķis ir jāi... dabūt tām gvēlēm. Bet tas neinteresē. Tev ir tā, ka tev ir jāpiecērt. Un visu pēc tam teleportē krastā. Nu, atkal divreiz. Tu zini, kā liela, jā? Jā, bet tu vari jau... Bet viņam ir gatavs, viss ir labi. Šitā kamera filmē? Nē. Trešo reizi. Vieta ir laba un ļoti laba. Nu, filmēji? Nu, tev tas filmēja vai? Nu, tev tur nav? Bet tas ir tā iepēc. Palēt divu garā. Tā, mēs viņu gribam izdarīt. Šitas te. Marlete ir. Šitas būs, es turēšu. Man arī pafilmēt. Draudien, nu tu man ļausies? Tu man ļausies? Es metrs 10 izcēlu. Asnīsni ceturtā. Jā, 84. Mēs visi bildi. Nu varam?